Labvakar, mazais un lielais pasaku draugs. Novembris ir gandrīz galā. Ir nosvinēti valsts svētki, ir pieminēti Latvijas brīvības cīņās kritušie varoņi, un šajā pēdējā novembra otrdienā es vēl gribu pakavēties bērnu pārdomās par to, kādi tad ir viņu sapņi, un vēl vienās pārdomās ar nosaukumu Tu esi Latvijas dārgums. Šīs grāmatas ir izdevusi Latviešu valodas aģentūra, un liels paldies viņiem par šo darbu, jo šīs grāmatas un šie stāsti tiešām ir iedvesmojoši. Tādēļ arī šajā mēnesī nevis pasakas, bet šie bērnu un jauniešu stāsti. Tu esi Latvijas dārgums. Latvietis ar dubulto V. Ja kāds domā, ka esmu kļūdaini uzrakstījis vienu no burtiem, tā nav. Šis vārds tāreiz tika rakstīts un ir kā sākums kādam Latvijas dārgumam. Krišjāna Valdemāra. Tu esi Latvijas dārgums, jo uzdrīkstējies darīt pirmo reizi un iedrošināji arī citus. Un darot, tu radīji jaunus dārgumus. Tu domāji par latviešu valodu un tā saistību ar citām valodām. Tu biji pirmo pašu latviešu veidoto vārnīcu iniciators un sakārtotājs. Šīs pirmās vārnīcas ir Latvijas dārgums, jo liek apzināties manas valodas diženumu citu valodu saimē. Krišjāna Valdemāra. Toreiz teici, ka zināšanas ir vērtība, ko cilvēkam neviens nevar atņemt. Un šie vārdi šodien ir rakstīti atvērtajā grāmatā Ēdolis Dzirnavu ezera krastā. Baltijas jūras izsmelšanas biedrība tagad varbūt skan nedaudz naivi, taču tajā bija liels spēks. Tas bija gaismas ceļa sākums uz latviešu izglītošanos. Valdemāra, tu iedvesmoji, lai veidotos Latvijas dārgums, pirmā latviešu veidotā lauku bibliotēka Latvijā. Vai varbūt kas spēcīgāks nekā zināšanas augstoši ļaudis? Krišjāna Valdemāra. Tavā aicinājumā Latvija, brauciet jūriņā, ieklausījās gan pie jūras, gan dziļāk iekšēnē augošie zēni. Tavi veidotie jūrniecības izglītības pamati ir Latvijas dārgums. Tu pavēri gaismas ceļu jūrniecības izglītībai manā zemē, jo te taču ir sava jūra. Vēstures līkločos tā reizēm ir bijusi tik ļoti tuvu un tajā pašā laikā tik nesasniedzama. Tevis liktais pamats un spēks turpina iedvesmot cauru gadu desmitiem. Latvieti ar dubulto V. Tu esi nenovērtējams Latvijas dārgums, neslīpēts dzintars. Tu liec domāt un augt. 2022. gadā to rakstīja Mārtiņš Ričiks, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas 10. V klases audzēknis. Un tagad no Slokas pamatskolas Gabriels Leo Žukovskis 2020. gadā viņš mācījās 7. klasē. Es guļu. Visdažādāko krāsu aplenkumā es guļu. Ziedu un smaržu tik daudz, bet es guļu. Mākoņos lido mani sapņi par māju, guļu. Ieju garāžā, mašīna, guļu. Man patīk gulēt. Un es guļu. Pēkšņi sāk kņudēt degungals, bet guļu. Sapnī redzu banknotes lidojam pa gaisu kā rudens lapas. Guļu. Ķeru ar roku, ak vai, tas tikai Latvijas dižraibais taurenis. Es guļu. Kukainis sēku kņudina kā mīļa buča. Es guļu un smaidu. Esmu atgriezies mājās. Smaidu. Pasauli apceļojies esmu, un mani sagaida mīļā ģimene. Guļu. Cik labi un silti. Guļu. Pavasaris dūts kā bišu kamols, bet es guļu un guļu. Mazi un lieli sapņi riņķo ap mani, un es guļu. Ak, kā man patīk. Es guļu. Kad pamodīšos, būšu sapņu ķērājs. Es guļu un smaidu. Smaidiet arī jūs un guliet ar labu nakti.